Martā iesaukums bija. Viņam janvārī 18. Viņš aizgāja brīvprātīgi, ka tevs bija partizāns, viņš tas it kā patriota dēls, aizgāja Latvijas armijā brīvprātīgi. Tur tas notika gūsts? Nu, gūstā mēs ielenkumā kā bijām ar vācu karaspēka daļu, mums atsevišķa rota bija. Nu, nepilna rota, kaut kur varbūt ap 90, pāri 90 latviešu. Un tikām pie viņiem, vāciešus aizfīrēja projām, mums zirgu aplokā bija sadzinuši. Pēcpusdienā mūs atstāja latviešus. Es saku, jūs savējie, atstāja divus pajūgus ar pārtiku no vāciešiem. Mēs tur izbadējušies dienu un nakti no saules lēkta līdz vakaram cepām un barojamies. Nu, kapteinis, Krievu kapteinis, viņš teica, es dodu jums 4 dienas. Netālu tur bija tāda pilsētiņa, Bart saucās, uz Rostokas pusi. Un ejiet, meklējiet, ko vāciet drēbes, viss brauksiet uz Roģinu, uz dzimteni. Es 4. dienā atbraukšu, lai būtu gatavi. Nu, mēs saēdušies, priecīgi visi. Staigājām turpat uz to pilsētinu, tur vācieši bija atstājuši veikali, viss ar drēbiem un ar rapaviem, nu kas tur nebija. Mēs savācamies, pa 2, pa 3 uzvalki, paši nometam vācu drēbes un apgerbamies, slipšus, uzliekam kā kungi hūtis galvā. Pa 2, pa 3 koferīšus savācam. Nu, pārtiku vēl tur, kas bija no vāciešiem atstāta. Tad tur, nu viens tur komandieris mums neapsargāja neko. Tāds šķīvnis bija, nu sils, tā jau aprīļa 2. pusē sils bija. Mēs tur šķīvnietī apmetušies bijām. Nu tur bija, kas uzraugi bija, bet viņi mums neapsargāja neko. Tagad 4. dienā viņš atbrauc kapteinis Bričkā. Nu gatavi, viss pietiks līdz dzimteniem, pietiks. Nu tie 2 pajūgi, pārējie mēs te ar velosipēdiem braucam nākošajā dienā atkal uz priekšu. Viņš teica, braucam līdz Štetinai, tur jau ir dzelzceļš kārtībā, tad salādēs dzelzceļa vagonos un brauksim uz Roģinu. Pabraucam vienu dienu, pievakarē iebraucam vienā tur muižā, atkal tur cepam, vārījam un ēdam. 2. dienā mums jau pajūgus atņēma. Cik tu nesīs tos 2-3 koferus uz sevim. Atstājam lielākoties pārtiku, lai nebūtu badā. Nu, pieveda pie vienas upes, nevisai plata upe, te bija, nezinu, kā nosaukums, tils sabombardēts, bet no otras puses Krievu karavīri ar laivām pārcēla mūs, tad Ozola Birstaļa bija, atbrauca smagā mašīna, virsnieki kaut kādi tur pulkaži vai kas tur, es nezināju tās pakāpes. Būtēja orkestrs pat. Nu, mūs nostādīja ierindā, koferi mums priekšā, tagad nokomandēja 3 soļi uz priekšu, apkārt griezties 3 soļi un atkal apkārt griezties. Mēs te stāvam, koferi priekšā 3 soļi. Kaut ko tur norunāja. Es neatceros, lai es krievu valodu daudz maz jau tā varēju saprast. Jā. Nu, nokomandēja, nospēlēja Pūtēja orkestris, nokomandēja uz labo, soļos marš. Mēs pēc koferiem prasam, atvedīsim mašīnu, smagā mašīna bija. Mums kā kilometri 4-5, tur vienā ciematā, tur bija viņiem 218. rezerves pulks jau Krievijam. Tur jau mums latvieši bija no citām daļām jau bija jau tur. Mūs tūlīt pieregistrēja, mēs prasām pēc koferiem, atnesa vienu lielo kasti tādu kokanu sīkumu, tur žiletes, tur nazīšas, šis sastāds sīkums pārējā. Viņi teica, ar šo dienu jūs skaitaties sarkanā armijā, sarkanā armija tiem nepoложена. Dvielis un pāris vēlis. Tūlīt mums 2. dienā pārģērba Krievu formās, iedeva šautenis. Vienu dienu padzināja tur, ko mums tur dzināt, mēs bijām labāk apmācīti nekā viņi.
un sasēdināja Studebekeros un projām uz Hamburgas pusi. Mežā iekšā uz fronti. Rokasovska armijā, ja? Jā, Krievu armijā. Jā. Rokasovska vai Žukova? Ne, Rokasovska. Jā, Rokasovska, jā. 186. Brest-Litovskajā divīzija skaitās. Divreiz apbalvota ar ordeni Kutuzova un kā tas otrais bija. Suvorova, jā. Bija no rīta, kad nostādījos pārbaudi, bija jānosauc. 186-я Брест-Литовская дважды награжденная орденом Суворова и орденом Кутузова гвардейская дивизija. Jums bija ierīnums, rīdavoja? Rīdavoja, jā, kas tev ļaus. Nu, mums tur iedzina mežā, tur jau Krievu līnija bija, viņiem tās blindažinis bija uztaisītas. Mums tur sadalīja katrā grupā pa vienam latvietim. Tas bija pēcpusdienā, vakarā mēs pārgulējām, tais blindažās pa vienam, tur starp krieviem, kas tur bija. Nu, visādi bija tur ir tatāri, visādi bija. Nu, katrā grupā pa vienam mūs. Ja no rīta mēs pieceļamies, mūsu apavu nav. Atstāti krievu tanki tādi. Man, es atceros, viens bija 43, otrs 45. A kam tu sūdzēsies? Dabūšu vēl pa purnu. Fašisti. Nu, mums bija vācu taču zābaki, bija labi. Nu, cik mēs tur bijām, bet mēs netikām ne šāvuši neko. Nu, pēc trauksmes, kā jau pie krieviem, tur nevarēja, kareiviem bija paredzēti, teiksim, pusstunda vai stunda tur atpūta savās vajadzības pogu piešot vai kaut ko. A tu nekad nebija, tu sāci pogu šūt, tūlīt komanda trivogā, stanovīs. Tāds bija. Nu, karš beidzās, mūs atpakaļ, no frontes līnijas atpakaļ te uz Rostokas pusi. Un ko mēs tur darījām? Blindažas būvējām, tā kā bunkurus. Zāgējām, priedes zāgējām, nesam uz pleciem pa 10 cilvēku un no baļkiem taisiem pa vidu ieeja, tie paaugstinājums. Vienu nakti pārgulējām tajās blindažās, otrai dienā Stanovīs i atkal projām uz citu vietu. Tā pa visu Vāciju mēs tur gājām. Līdz 1. Līdz 1. jūnijam kaut kur līdz jūnijam mēs izstaigājām gandrīz visu Vāciju, pie Čehoslovākijas robežas apstājāmies. Tur vācu kazarmes bija, pilsētiņa neliela Frankenstein bija. Tur vācu kazarmes bija, mums tur Krievu bataljons, mēs bijām tur tais kazarmēs. Un tad, nu, apmācības tur kaut kāda dzenāja tur aizdzen mežā. Nu, labi, ka manā rotā, kur es biju, vecākais leitenants, tāds uzvārds Talants bija. Viņš arī bija ievainots, bet lāga vīrs bija. Es pie viņa tur, viņš mani pat nezināja, pat cik ievainots, mēs tur sarunājāmies krieviski. Paliec mājās par diennieku, tur šo to. A tā dzenāja uz mežu, un maršēt vajadzēja, un viss. Un bataljona komandieris, tāds Abramovs bija majors. Tas bija traks. Gājām pusdienās, tur kilometri 2-3 no meža. Viņš kaut kur no krūmiem izlien, un kāpēc bez dziesmas? Nokomandēt dziesmu. Nu, kam tur gribās karstā laikā, jūnijā mēnesī, vai jūlijā jau pat. Jā. Visi noguruši, viss. Viens velk uz vienu pusi, otrs uz otru, nu, nekāda nesanāk dziesmas. Tie paši krievi, kas tur bija, kas saka, mēs starp krieviem. Šis mūsu rotas komandieris pieiet pie viņa un saka, paej nost, neprot komandēt. Paklausies, kā man dziedās. Viņš jau bija noteicis, viņš saka, puiši, neatstājiet mani kaunā. Šis paiet, kad mums ir ierinda, un, nu, puiši, saturieties. Kāda dziesma. Mēs kā laižam vaļā, redz, kā vajag viņš majoram.
Nu tā, pareizi, tad tur no kazarmēm mums aizfīrēja uz vienu sāģu tur, jeb ciemats bija tāds paliels ciemats. Vācieši bija izzīti ārā no mājām, viss pat īro. Tur kad 300-400 metru mežs bija, mežā viņi tur dzīvoja. Viņiem 3 reizes atļāva nākt iekšā, tur kādi lopiņi, kam bija kaut ko pabarot un viss. Tad mēs tur dzīvojam pa to sāģu. Pārējie gājā, viņš mani atstāja par diennieku. Mēs vienā istabiņā ar viņu kopā pārnakšojam, bijām. Un, nu, tur jau bija viss, tas ir viss kaut ko. Nu, darījām, cik varēja. Paklausies, visus saka klaigāt, aizēju uz kūtini, skaties, 2-3 solinis ir. Paņem, atnāk mājās, pusdienās atnāk, viņš to liet, nu ko, iesim uz kuhņu, uz virtuvi. Mēs negājām. Es uzcepu oliņas, šo to paēdam, saka, labi. Vācieši jau bija paslēpuši visu zem krūmiem, ierakuši visu kaut ko. A Krievi bija jau, laikam, kaut kāda pieredze bija. Uztaisīja šitādas te metāla, no metālā biezās drāts, tādas štokus, gals nosunāts un staigāja pa zem tiem krūmiem un taustie, kur. Es atceros, atraka vienu kasti kanna, pilna ar cukuru, lielā piena kanna ar cukuru. Ārā izvilka. Otru kasti atrada zem viena krūma. Viss nolīdzinās ar grābekli, nekā nemazina. Tur bija drēbes kasti. Trešo kasti atraka tāda paliela kasti koka. Tur nokauts tāds bekons vai sivēns. Nu, tikai rumpi paši zina. Nožāvēti un viena puse tā gaļa apžāvēta, otrai, tur es nezinu, neatceros, vai nu lielopa kāda bija, vai ko, 10 tādi lunki šitādi te. To arī sēlā ārā, tā kā paēduši bija. Kā tur jūsu laikā tās izvarošanas bija redzams? Vai. Es pat negribos atcerēties, ko viņi darīja. Mēs te stāvējām tai ciematā. Viens vads lielāko daļu Ukraiņi bija, tai vadā visi. Tālāk bija, es nezinu, varbūt tur kāda ferma bija, kūts bija, šķūnis bija, tur govis stāvēja, es nezinu, cik tur neatceros, nu vismaz kāds 20 govis bija. Nāca, viņam bija atļauts govis slaukt un pabarot viss. Es zinu, vienu meiteni viņu nokēra, un tā no šitās izvarošanas viņa pēc kārtas tik nu varēja. Izvaroja, un viņa nomira. Nu, nu ko, bataljona komandieris palamāja, ko darīs, karotājiem, ko darīs. Izvarošanas bija. Baidījās pat, mēs tur vienā vietā ar pārgājiens mums bija, ar viens ciemats tāds bija, mēs ejam. Toreiz jau mēs bijām lielāko daļu latvieši, mēs bijām vienā vadā. Un ejam, sāģa tukša, tā kā izmirusi. Nevienu cilvēku neredz. Viņi slēpās. Nu, viņi tak nezināja, ka mēs krievu formās. Jā. Tad mēs iesākam vienu latvisku dziesmu, un tad tur bija 2 latvietis, kaut kā izceļojušas vai kā. Tās padzirda, ka latvieši, tad skatāmies no viena stūra liena ārā, šīs no otra, tā, ka latvieši te jau nebaidījās. Izvarošanas bija šausmīgas. Tur tie lauki pēc kara, es nezinu, kad viņus novāca, tur amerikāņu tanki grāvos gulēja, un vienā laukā mēs tur gājām pāri, laikam kaujas bijušas. Kritušie vācieši gulēja, krievi kritušie gulēja, dažam katliņš vai kā pusdienas dabūjis, katliņš rokā guļ. Vienu epizodi, es atceros, guļ vācietis, šauteni blakus, šis no mūsējiem krievs viens pieiet klāt, paņem to vāciešam to šauteni, atvērš durkli un šitai vietā piesprauž pie zemes to vācieti, šitai vietā. Nāk gāt fašists, davai valsē.
Nu, kā var iedomāties? Karavīrs paliek karavīrs. Tu vari būt sliktāks vēl nekā tas vācijas fašists, tā iznāk. Nu, tad mēs tur kazarmēs, ka bijām, un tas 28. jūlijā 45. gadā jau pēc 3 mēneši, ka karš beidzās. Gandrīz. Atbrauc atkal pulkveži, nostādīja mūsu bataljonu, un pateica, latvieši, igauni, lietuvieši iziet no ierindas. Nu, mēs izejam no ierindas, nostāda mūs, šitais rotas komandieris pieiet pie manim, a ты кто? Разве латыш? Saku, jā. Viņa teica, vakar es būtu nomiris, nebūtu zinājis. Nu, pats, kas krieviski runāja ar viņu kopā, bija, viņš neinteresēs, kas es esmu. Es domāju, ka es kaut kāds citas tautības. Nu, un pateica mums, jums lielākai daļai nesaprotama krievu valoda, brauksiet uz saviem nacionāliem korpusiem. Tur jau līdz 56. gadam bija latviešu korpus, skaitījās. Nu ko, mums neatņēma ne ieročus, ne šautenes, neko neatņēma. Brauksit. No visas divīzijas mums izņēma kaut kur ap 400 vai pāri veselu bataljonu. Izņēma ārā. Nozīmēja mums komandieri, apakšpulkvedis bija un pārgājiena uz nākošo pilsētu, Strigava tāda pilsēta. Tur ar vācu kazarmes bija. Mēs tur vācu kazarmēs ievācamies, vācu kazarmēs. Ieroči mums bija. Mēs savus posteņus tur, kā saka, izpildījām savus iekšējos posteņus. Un pēc kāda laicina, nu jā, jūlijā tas bija, 28. jūlijā mums izņēma, kas tur vajadzīgs bija. Mums vajadzīgs bija darba spēks, un mēs bijām darba spēks. Jo pēc Potsdamas līguma tā teritorija, kur mēs bijām, bija jādod poļiem. Nu tad līdz 1. septembrim Krievi centās visu izvākt no tās teritorijas. Visas rūpnīcas, visas iekārtas, viss. Un mēs bijām darba spēks. Mūs sūtīja, es atceros, es biju tajā grupā, kur Nikeļa rūpnīca bija. Viss mašīnas, viss darba galvas, viss skrūvējām vaļā un lādējām vagonos iekšā. Un uz beigām vienu līniju dzelzceļa sliedes noņēma, uz platformām uzlādējām. Un 1. septembrī poļi ienāca, saņēma savu teritoriju. Viņiem arī viss bija aplasīts. Visi zirgi, kādi gotiņas bija lopi, viss pēc tam dalīja viņiem, kam gotiņu, kam zirgu. Un, nu, kur mūs? No sākuma mūsu lāgeri vēl neiegrūda. Tagad poļi sāka vākties iekšā, pilsētiņa, nevisai liela pilsētiņa Strigava bija. Nu, tā Krievi gāja arī laupīt poļus. Noskatās, kur atbraukuši poļi vācās iekšā dzīvokļos, viss ieiet, kas patikās, vai drēbes, vai kaut ko paņēma. Un zirgus zaga poļiem. Panakti nozog zirgu, sēžās virsū, jāšus, aizjāja uz nākošo pilsētu, 30 km, tur pārdot, pārnaks no, tur atkal nozog un atkal uz šejieni pārdot poļiem. Pēc tam poļi nesāka turēt kūtīs lopus, veda uz krūmiem. Novēroja, vienalga novēroja, kur ved uz krūmiem naktī, bet tā poļi bija savākušies un armija, poļu armija, karavīri sargāja. Tā vairs nevarēja. Tagad mēs nobijam pāris nedēļas vēl tur kazarmēs, šitais pulkvedis, kas mums bija komandieris, viņu nonēma no mums. Nu, viņš nebija, kā saka, kara skolu beidzis, tā izdienējis, tikai frontē izdienējis. Tas uz mācībām, un tam mums par komandieru iedeva vienu leitnantiņu jaunu. Viņš karā nav bijis frontē, tikko beidzis kara skolu bijis. Un tā viņš
mūs komandēja. Mēs jau te latvieši klusējam, kas bija tur karojuši. Redz, mums izņēma ne tikai, kas mēs legionāri bijām. Visus latvieši lielākā daļa. Lietuviešu maz bija, igauni vēl mazāk bija. Bet kas, viņi latvieši skaitījās, bet viņu vectēvi izbraukuši kādreiz uz Sibīriju, ka brauc no Latvijas, teiksim, zemes meklējot. Viņi jau mazbērni skaitījās, bet viņi dokumentos latvieši. Viņi no 41. gada karojuši ar ordeniem, ar medaļām. Viss pēc kārtas izņēma. Viņi pat latviski neprata. Tas no rīta, kā nostāda mūs uz pārbaudi, tas leitnantins, kurš nomainīja apakšpulkvedi, sāk komandēt vēl savu komjaunieša bileti, ja komsomolец, в боях не участвовал, tur visādi sāka pārējie, kas jau karojuši, tie kliedza. Ko tu mums morāli lasi? Mēs mēnesi neesam mazgājuši, ziepes nav. Šis beigās sadomāja neapdomīgi, bez opeta, kā saka. Mūs savāca un projām uz Breslavu, uz lāgeriem. Ar visiem ieročiem, ar šauteniem. Lāgera komandants, gara auguma bija kaut kur pār 1,90 m. Kā vēlāk es dabūju zināt, majors bija. Viņš teica, es karavīrus nepieņemu lāgerī. Atpīrēja mūs atpakaļ uz kazarmēm, un tomēr vēlāk dabūja, tad virsnieki tur bija, laikam viņam ieskaidroja, kā jānoformē viss, tad atņēma mums ieročus, un pēc 2 nedēļām aizveda. Un arī tos, kas ir karojuši visus? Jā, visus pēc kārtas, jā. Tur Breslavā pilsēta diezgan palielā. Viņa tagad saucās Vroslava, pie vāciešiem Breslava bija. Viens kvartāls nebija sabumbots, tā iežogots bija. No sākuma mēs tikai bijām, tur vēl daži bija cilvēki privātie. Un beigās tur jau bija 18,000, teica, tajā kvartālā lāgerī. Tur brauca bijušie emigranti no Francijas bija, kā saka, sāgitēti, no Francijas. Viņu ar vectēvi emigrējuši cara laikos uz Franciju. Izglītot cilvēki, es ar vienu, viņi pat krieviski ne visi runāja. Ar vienu es tāds inženieris, viņš drusku krieviski runāja, tā sarunājamies, kas un ko. Viņš teica, mūs sāgitēja, ka brauksiet uz dzimteni, uz vectēvo dzimteni, un mēs muļkiņus noticējam un brauc ar visām ģimenēm, ar bērniem un ar sievām, brauc ar koferiem. Te viņiem nonēma, viss nonēma. Un novembrī jau viņa tika ar pirmo ešalonu projām kaut kur uz Tulu šachtām sūtīja pirmo ešalonu. Otro ešalonu kaut kur ap Ziemassvētkiem uz Harkovas traktoru rūpnīcu, un trešo pēc jaunā gada februārī sūtījies, neceros uz kurieni. 3 ešalonus iztīrē visu lāgeri. Laikam bija tāda pavēle vai nolīgums, Poli laikam neļauj tālāk ieņemt to kvartālu. Jo iepriekš jau Poļi vienreiz uz Ziemassvētkiem gribēja atbrīvot. Poļu karavīri bija uztaisījuši uzbrukumu tam lāgerim mūsiem. Bet neizdevās. Mēs palikamies latvieši 50 gabali tikai palikamies tajā lāgerī. Nezinu, kādā nolūkā, par ko un kā. 50 gabali mēs palikamies. Es būtu viens, es vēl saprastu, kāpēc. Tāpēc, ka man, kad izsauca uz pratināšanu, lāgera komandants majors, sarunājamies, viņš man prasa, kāpēc tu negāji partizāns, kāpēc tu gāji pie Vācu armijā. Es teicu, ko es partizānos darīšu? Badoties un laupīt. Es teicu, mani
kamēr neaiztika, es saku, un ja es būtu viens otrkārt, es saku, viens pats, nu labi, es varbūt varētu aiziet. Un, jo man bija pazīstami, kas partizanos bija. Es saku, bet man tā ģimene bija. Tēvs, māte, brālis, saku, māsa, saku, ja es būtu aizgājis partizanos, vācu laikā, es saku, ne tikai mani, bet visu ģimeni un visus radus būtu iznīcinājis. Un tad viņš, nu labi, cik tu krievus nošāvi? Es saku, tīšām nešāvu, bet ja es saku, gadījās viens otram pretī, es saku, kurš kuru pirmais? Bija jāizstāvās. Nu, uzsitavs pleca, это солдат я вижу. Pēc tam sāka runāt daudz neko, viņš man nepratināja. Pēc tam sāka runāt, jo mums saka, mēs tur bijām, teiksim, no oktobra līdz martam mēs tur bijām. Mazgāties nebija kur. Nu, barot ar, kas tur bija, deva pa 3 klaips maizes bija, karote cukura no rītiem un ūdens litri laikam. Nu, pusdienās deva no rudzu miltiem tādu šķidru, tādu zupiņu. Nu, tur varēja redzēt, peldēja tāds, spieguļoja, kā kāda eļļa varbūt druski ielietoja, tas neko. Un tad viņš mums tur ik pa laikam veda uz pilsētu, pirts tur bija. Bet reti tāpēc 3 nedēļām reizi gājām gan uz pirti. Tagad viņš ierunājās, viņš saka, ot vajadzētu uztaisīt pirti, tādu īstu pirti, viņš saka, krievu pirti. Es saku, kur? Nu, pagrabos, zem mājām pagrabos. Tu neproti mūrēt. Es saku, man nebija laika, jauns bija, es saku, redzēt, es redzēju, bet es saku, man tādas pieredzes nav. A tu aprunājies ar latviešiem, ar vecākiem, es saku, varbūt kāds ir, kas prot mūrēt, mūrnieki. Es dabūju 2 gabalus, aprunājos. Viņa vecāka gada gājuma bija tāds, no Rīgas Kalniņš tāds bija, pēc uzvārda atceros, un tad tāds Audžijonaks vēl bija, te īsi mūrnieki, pat 3 gabā, virsnieku pirti, viņš teica, ne jau visus tur laist. Nu, pagrabā mēs deva materiālus, deva cementu, visu, mēs tur aizmūrējām sienas, uztaisījām pirti, īstu pirti, zin, tā. Nu, kā pilsētas pirti, zin. Dabūjām vannu tur un viss. Priekštelpa bija, divanu tur dabūjām viss. Tagad viņš man iedeva sarakstu, viņš mūs atstāja tai pirtī strādāt. Es biju kā komandants pirts. A tie 2 no koridora kurināja. Nedēļā 2 reizes bija jākurinā, 3 un 6. Tagad viņš man iedeva sarakstu, es atceros 19 cilvēkus es drīkstēju laist pirtī. Nu, no virsniekiem tur, no sanitārās daļas ārsti, kas tur bija, no štāba tur bija. Viņš pirmais gāja pirtī, citreiz viens pats, citreiz ar adjutantu. Un tad man bija jāstāv durvīs, lai cits neviens nedrīkstēja laist iekšā. Un tad es zināju, ka jau izgāja visi, vairs neies neviens. Ūdens pietikās, kurināja. Nu, gribējās, es atceros tāds uzbeks no štāba tur, kaut kāds rakstvadīts bija vai ko. Tas nāca lūgties. Nu, ej, man žēl. Es zinu, ka man neviens nepārbaudīja, vairāk neviens no virsniekiem tur negāja no priekšniekiem. Un tad no viņu virtuves pavārīši, seržantini nāca. Tad viņi atnesa ēdamo par to, ka es viņam apkalpoju, tur viss, paši viņi tur pērās un viss. Atnesa 10 gabaliņi, atnesa cukuru, tur papirus vēl atnesa. Un tad es aizgāju, ka viņi bija paēduši pusdienas, es aizgāju uz virtuvi, viņi man pielika putras pusspaini, zupas pusspaini, es atnesu pārējo. Es šito paiku, ko viņi deva, es neņēmu. Mēs bijām 8 vai 10 gabali vienā istabā, nāras bija uztaisīts.
Maniem draugiem, kas istabā ar maniem bija, tiem arī pietika, tie arī bija paēduši. Nu tad nāca kaut kur februāra beigās, 3. ešalonu, februārī kaut kur sākumā 3. ešalonu iztīrīja, mēs palikam 50 gabali, un mūs aizsūtīja vēl uz nākošo pilsētiņu, Ottawa tāda bija pilsētiņa. Tur arī bija viena daļa latviešu jau, es nezinu, cik tur bija. Tur mēs kāds pāris nedēļām bijām, un 16. martā tam mums izzina ārā no pilsētiņas, nomalē. Tur tupikā bija 3 vagoni, lopu vagoni, prečnieki bija. Jau nostiepti ar zelondrātiem, nostiepti bija. Katrā galā bija ložmetējs, suni. Nu, silstaks 16. martā Vācijā jau kirši ziedēja viss 46. gadā. Mūs izģērba plikus pa vienam, kailus, pilnīgi kailus. Drēbes sameta vagonā, teiksim, kas tur bija katliņš, nekas jau nebija katliņš, kam kāda bunča bija karote, sameta iekšā. Vēl lika katram nostāties rāpus, paskatījās pakaļ pusē, ka nav kaut kas iebās. Es zinu, man bija tāda žakete saglabājusies, nav uzvalka. Un pēdējā vēstule bija no mājām man, es biju saglabājis vēl. Nu tā pieminēja. Latviski rakstījis brālis bija jaunākais. Mēs zināja, ka tomēr viņi meklēs un viņi tak nesaprot latvisku rakstu. Es biju zem žaketes, zem oderes, kaut kā tur izklājis, tā, domāju, nepamanīs. Nē, man tas tomēr šitā glaudījās sataustīja. To liet ar nazi pārgrieza, izvilka, što je tā, špion? Es saku, vēstuli, saku, klārētiņā, saku, vēstuli no mājām par atmiņu. Iemet ugunskura un viss. Mums 3 vagonus un projām. Uz kurieni, mēs tak nezinām, mums neteica uz kurieni kā. Braucam pa to Poliju, Polijā partizāni bija mūsu to ešalonu. Nu, pie cita, pie preču ešalona mūsos 3 vagonus, Poļu partizāni mūs bija ielenkuši. Mēs kāds 3 vai 4 dienas mežā stāvēja, ne tik ārā ešalons. Pēc tam tomēr Krievu armija laikam atbrīvoja. Atbraucam te uz robežas un tā pārdzina, tur jau sliedes ir šaurākas. Pārdzina, bija uztaisīts tāds uz robežas no Brezenta vai kā, no Karkasiem tāds tunelis bija mums pa to tuneli. Pārdzina pāri robežai un šitie jau vagoni atkal stāvēja. Iebraucam Viļņā vakarā un pa nakti tur vagonos mēs bijām. No rīta mēs pa spraugam sākam lūrēt. Mūs 3 vagoni attākēti tomēr no preču ešalona. Nu, pieākēja pie cita ešalona un atkal aiziet. Un mums caur Lietuvu, caur Jelgavu atveda šitā uz Rīgu. Mēs jau domājam, ka reiz ar zelondrātiem nostiepti vagoni bija, suni, ložmetē, mēs domājam, ka projām uz plašo. Un ieveda Rīgā mums pretī kaut kā būvēta, vai te bija toreiz superfosfāta rūpnīca bija. Tur mēs 3 dienas bijām. Nu, dzinām uz Skundiņsalu, es atceros, vienu dienu bijām baržu kiegelis ar lādējiem. Pēc tam, pēc 3 dienām mums pārsvieda uz meža parku, tur barakas bija. Tur jau bez sava gala legionāri bija. Legionāri un vācieši bija. Un tā mums vienu daļu pārsvieda uz dīzeļa rūpnīcu, pretī Rezem. Nu, no sākuma mēs gājām, Rez bija sabumbots, tur ēkas bija sabumbotas, jātīra bija kiegeli no cementa vai kaļkiem. Mums bija norma 100 kiegeli bija jātīra un jāsaliek stabelītī. Tas, kas mūs tur vadāja, nu, no viņiem tur vadāja,
Viņš mums parāda tikai pats aiziet, tikai ap 4:30 atnāk pārbaudīt. Tur jau ne tikai mēs gājām, citi arī gāja tur, mēs palīdam kaut kur, kam tur stabelīši jau bija salikti iepriekš, mēs to stabelīti pārnesam tālāk, sakrējam, viņš atnāk, kurš tavs šitais man. Paši sevi glābam. Un kad nedēļa tam mums te ganību dam bija mēbeli, tāda ceks bija tur strādājām. Pēc tam mēs 4 gabali tikām, mums izdeva caurlaides, mēs gājām uz darbu bez konvoja. No rīta gājām un līdz 5 strādājām un pēc 5 mēs varējām klaiņot pa Rīgu brīvi, bez apsardzes, bez konvoja. 11 bija jābūt lāgerī. Tad tur labi bija, mums ierīkoja transportā, mēs no preču stacijas saņēmām pārtiku, toreiz kartiņu sistēma bija. Saņēmām pārtiku, nu tur viss milti, putrējumi, cukurs un viss kaut kas. Pa visu Rīgu izvadājām pa veikaliem. Privātais šoferis bija, agents bija, ebrejs vai žīds. Jā. Tā mēs, nu, viņi jau, kā jau ebrejs, viņš, kā saka, hitri bija visos laikos. Tagad piedzen mašīnu atmuguriski pie platformas, šeit tik augstu, attaisam pakaļējo bortu, priekštelpā te gals bija, svari bija, un dziļāk tur noliktava bija. Tagad mēs 4 gabali, 2 gabali maisus nes uz svariem, tas noliktavas pārzinis nosver, un tā pārējie mēs 2 nesam mašīnā atkal. Šie tagad pagriežušies, nu varbūt sarunās abiem 2 tam agentam ar to noliktavas pārziņu, pagriežušies uz kaut ko raksta, mēs tie 2 no noliktavas maisu cukura gar svariem taisni uz mašīnu. Mēs jau zinām, mais cukura ir jau mums ārpus kārtas, mais putrējumu, tur makaroni, kaut kas jau ir. Un tagad pielādējam pirmo mašīnu, mēs augšā, šofers privātais bija tāds Avots uzvārds bija. Šīs agents nekad nebrauca līdzi ar mašīnu. Kas un ko, zin, ka varēja pateikt, es nekā nezinu. Es ar tramvaju aizbraucu. Un tagad braucam, šoferim jau bija zināmi kundis, pie veikala jau cilvēks stāv, gaida, nu, pasaka, nometi putrējumu maisu, naudini tur šis iemet. Tā dzīvojam, nu jāizdzīvo bija. Jā. Un tagad vakarā agents atnāk, mums bija te pie Mēnesis ielas kaut kur viena telpa iedota, pusdienas mums deva, nu ko tur deva, zupas bija, un gaļas bija pilna bļoda šitā, te bļoda pa 4, viņi paši arēda, tur lielopu gaļa bija, tur bez maizes varēja ēst. Nu tagad naudini ko, lāgerī mums atkal, ka nācam vakarā lāgerī iekšā, mums pārmeklēs un atņems, nedrīkstēja. Nu, tur papirosu pacinu, žīdam jau bija, pazīstami visur uz kartiņas tak bija. Viņš zināja, viņš atnesa 2-3 polšus, es atceros citronu, zeltenais tas bija citronu. Šnabis bija, tos atnes, tad toreiz jau dārgi bija, kaut kur ap 60 rubļu bija pudelē. Atnesu vēl 10 tur uzkos, pa belamoram katram, paēdam pusdienas. Naudu mēs nedalījām tā. Un tā mēs dzīvojam. Nu tad, nu ja, es nobiju, tad tā ko uz Vefu lielāko daļu sūtījām, uz Latviešu Vefā strādāja, veda ar tramvaju, visur te balastedām bija, strādāja pie šitiem te, pie gulšņus tur, ko viņi tur apstrādāja ar situāciju, ar mazotu, ko viņi tur daudzi. Mēs 4 tur teica transportā bijām.
Un te reizēm bija jābrauc vēl ar NKVD tak skaitījās, ar virsniekiem jābraukā pa dzīvokļiem. Viņi tak saņēmās dzīvokļus un vajadzēja mēbeles. Un tad viņi zināja, kur izbraukuši latvieši, nu, kas uz ārzemēm izbraukuši vai arestēti, teiksim, kas bija aizsargos vai kaut kā. Es atceros, kažkur tur uz Brīvības ielas vienā dzīvokļi iebrauc. Nu, bērnis, nezinu, dēls vai meitas, kas tur vai izbraukuši vai arestēti. Vecīši divi sēdēja, tos pastūma malā. Un man bija jānes ārā bufetes, kas viņiem patikās. Nu, jānes bija, ko darīt. Un tā vedam uz viņa dzīvokļiem. Tā beigās Vecerīgā, šitie, kur tāda veca siena ir, kā pagriežas krasmalā. Ja? Un tā šitā lielā ēka tādas, es nezinu kā, ar logiem zin, liela tāda ēka, tādas liepiem jumta. Tur bija noliktavas pirms kara. Tur lādējām ārā mašīnās un vedām uz staciju vadmalas bākus. Šitādi rulli bija lieli, kā siena rulli. Visu uz Krieviju projām. Visu tā noliktavu iztīrīja ārā. Tas bija pirms kara visādas vadmalas, visu kaut ko. Un tam mums 20, kaut kur pirms Jāņiem, mums 7 gabalus atbrīvoja. Tas ir 46. vai 47? 46. Jau 46. Jā. Mums atbrīvoja, un mēneša laikā bija jāierodās savā dzīves vietās policijā pieteikties, un viss. Un mājās nedrīkstēja braukt. Bija nozīmēja uz Daugavpili ceļu departaments, Vissavienības ceļu departaments bija darbā, spaidu darbos bija jābrauc. Un mēs gudrojam jau pie vakara, bija gandrīz, nu pēcpusdienā. Mums te tagad Pulkoša Brieža toreiz, kā viņš sauc, Suvorova Marijas iela bija. Toreiz, kā tā iela Krievu laikā bija. Tagad Pulkoša Brieža šitā. Te bija viņiem štābs, izdeva mums tos papīrus, kāds brīvoti. Nu, mēs, kā saka, pieredzes nebija, varbūt, jo nekur tak viņš nebija pieregistrējis, tikai uzrakstīja mūsu vārdus, uzvārdus uz papīra, ka nosūta uz ceļu pārvaldi. Varbūt mums nevajadzēja braukt nemaz. Kas to zina? Viņam taču nekur nebija pieregistrēts. Galvenais mums otrais papīrs ar visiem zīmogiem, ka mēs atbrīvoti. Un mēneša laikā jāpieteicās savā milicijā, noformēt dokumentus, pasizdemt, viss. Gudrojam, ko darīt jau. Nu, norunājam, ka no rīta stacijā satiksimies un brauksim. Vajadzēja braukt mājās, es pēc tam tā apjēdzu, ka vajadzēja braukt mājās un varbūt, ka nemaz nemeklēt mums. Jo tur Daugavpilī mūs neviens nezinātu, no šejienes nosūtīt ir, nekur nav pieregistrēt. Tagad pārējie aizbrauc, katrs uz savu pusi aiziet. Es toreiz 5. tramvajs tur gāju, pa Ganību dambi un uz Kengaragu tur. Es tagad gaidu 5. tramvaju, izgaisu te uz stūra, pie parka, pietura bija. Man šitai Sadovņikova ielā māsīca dzīvoja. Tad mēs aizbraukšu pie viņas, pārgulēšu un tad no rīta ies stācijā satikties. Es tā stāvu, nu matiem mums bija nogriezt, nu kādu centimetru, pusotru atauguši bija. Un tā privātā žaketīte bija jau no mājām stāvu. Pienāk viens seržants milicis dokumentus. Citu dokumentu man tak nebija. Latvijas pasaka bija lāgeri atņēma. Un paskaties, nāc līdzi man. Turpat netālu no stūra bija tagad nodega, gadi 2 nodega tāda koka 2 stāvu mājiņa bija kreisai pusē. Tur bija 5. milicijas nodaļa. Ieveda mani iekšā, tas seržantins attaisa durvis tur pretī
Iegrūž mani tur. Tur skatos jau pilna istaba. Tur ir čigāni, kādi tur tik nebija. Tagad es kādu pusstundu tur sēdu. Es sāku daudzīties pie durvīm. Šis atteica, ko tev vajag. Es saku, cik ilgi tu man turēsi te? Šis iedod 25 rubļi, to līdz palaidīšu. Jā. Es saku, par ko es tev došu? Par to, ka tu mani aizturēji. Un otrkārt es saku, tu redzi, no kurienes es nāku. Kur te man nauda? Nu sēdi, kamēr priekšnieks atnāks. Atkal pagrūž mani un tagad es vēl pusstundu varbūt nogaidīju, vēl daudzos pie durvīm attaisa. Viņš jau ir nomainījies, jau vecākais seržants cits. Es prasu, kas pa lietu, es saku, tā, par ko mani aizturēs, saku, cik ilgi man turēs. Es tevi neaizturēju, nezinu, gaidi, kamēr priekšnieks. Es saku, par ko mani aizturēs, saku, cik ilgi turēs. Es saku, man jābrauc uz Daugavpili, es vienam rādu to papīrīt, es saku, jūs te man ne pa ko, nezinu pa ko. Gaidi atkal, es tam, знаешь, iedod 30 rubļus jau. Es palaidīju. Es tam atkal tāpēc, tagad pēc kāda laicina atnāk to papīru man, kas par atbrīvošanu uz galda nolika stāv. Pēc kāda laika taisa durvis vaļā выходи. Jau priekšnieks atnācis, kapteinis, milizijas kapteinis. Šis tagad prasa, no kurienes tu esi tāds, kur tu dzimis, kur audzis, kur bijis, kas tavs tēvs, kā savs tavu tēvu, viss. Es saku, tur viss ir sarakstīts. Man vārds, tēva vārds, uzvārds, viss, es saku, sarakstīts, apriņķis, pagasts, mājas, viss, es saku, tur sarakstīts, ko es jums stāstīšu. Nu, tev varbūt sarakstīts viss kaut kas, bet pasaki tu. Nu, kamēr mēs tur runājam, no blakus durvīm iznāk viens privātā, tāda lentīte, kā jau tiem NKVDistiem vai partijniekiem bija. Tāds ar stoku pieklibodams pienāk man klāt, skatās. O, здравствуй, знакомый. Es teicu, roku dot. Es saku, es nepazīstamiem roku nedodu. Nu kā nepazīstams? Kur tu dzimis? Pildas pagasta. Tā krieviski viņš saka. Es tur partizānos biju. Tavs tēvs aizsargos bija. Mēs kēram, bet nenokēram pa laimi. Tēvam pa laimi. Es saku, mans tēvs nevarēja būt, pie mums tur nebija partizāna vispār. Šis atkal, nu atzīsties. To ar tēvu tur staigāja, mūs tur vajāja. Jā. Atzīsties. Es saku, ko es varu atzīsties, un vispār es saku, es ar nepazīstamiem negribu runāt. Es saku, man ne priekšnieku darīšana. Šis pagriežās aiziet. Tagad priekšnieks vēl tur izrunās, kur tu šito papīru par atbrīvošanu dabūji? Kā tu tiki pie vāciešiem? Es saku, tāpat kā pie jums. Paņēma, mobilizēja un cauri. Tagad atbrīvojies, kur tu nozagi kaut kur šito papīrīti par atbrīvošanu. Man, zinu, uznāca dusmas, un domāju, ko viņš man aizsūtīs uz Sargandaugavu atkal uz lāgeri. Tur viņš dabūs pats pādu. Es saku, zini ko, priekšniek? Es saku, mani jūs variet pieskaitīt pie muļkiem, bet šitais pulkvedis, kas parakstīja man par atbrīvošanu, savu parakstu uzlika un zīmogu, es saku, pēc jūsu domām ar muļkis. Es paņem to papīru, izi nahuj, tā. Jā, palaidi vaļā. Nu, mēs aizbraucam uz Daugavpili tad otrajā dienā. Jā, aizbraucam uz Daugavpili, tur mūs pieregistrēja. Nosūtīja uz Krustpili pie meistara. Latvijas meistars bija. Nu, tur ceļu labošana, tiltu, kā saka, labošana. Mēs sākam runāt, sakam, pat 3,5 vairāk gadi nav bijuši mājās.
nevarētu mums iedot drusku atpūsties. Viņš mums 10 dienas, teica pēc 10 dienām. Nu, aizbraucam katrs uz savu pusi. Es tā apdomāju, nu ko, tēvs, mamma, veci, māsa vēl skolā gāja. Domāju, 3,5 gadu nebija. Es nebraucu uz turieni, uz Krustpilsētu. Nebraucu. Bet es noformēju pasu izņēmu jau visu savu milicijā, pieteicos pasu izņēmu visus dokumentus un iestājos, domāju, jā, kas un ko, pie mājām vietējā šoseja pārvaldē. Tur man pazīstams bija ceļu meistars, es pieteicos tur. Nu, šad tad tur mājās varēja strādāt, šad tad aiziet, tur grāviešus patīrīt, kaut ko tur maksāja, domāju, vismaz tā. Pēc kāda laika, nu jā, pirms 27. jūnijā es ierados mājās, pirms Pēterdienas, un 6. augustā viens no šitiem te strebīteļiem, es biju aizgājis uz pastu, viņš ar automātu uz rokas piedzēries, nāc šurp pie maniem iecirkni. Ieveda tur kādreiz veikals bija, viņš man iegrūda, tu arestēts. Iegrūda man bijušā veikalinā, sangu priekšā, pats aizgāja augšā gulēt. Pa laimi priekšsēdētājs, ciema padomas priekšsēdētājs, man labs draugs bija, viņš krieviņš bija vietējais. Tas paprasīja, tur man māsīca, kurat bija paprasīja, kur Antons. Es saku, ka viņu aizveda šitais strebīteļs. Šis tagad, es minūtes 10 pasēdēju, šis tagad atnāk, viņu uzmodina, par ko tu viņu arestēji. Tūlīt lai dara. Es tev pats tevi iespundēšu tur, viņš saka. Bija ziņojums, viņš saka, no Ludzas, no NKVD, lai ierodās, a ne arestēt. Nu, mani palaida vaļā. Priekšsēdētājs saka, nu aizbrauc. Pirmdien aizbrauc, viņš saka, ko viņa grib no tevi. Es aizbraucu, pie viņiem 6 reizes, dezertieris ieradās. Es saku, ja es būtu dezertieris, es saku, pie jums nebūtu ieradies. A, kur tu būtu? Es saku, kaut kur mežā, purvā. Nu, jābrauc tomēr. Es saku, bet es ir vācu laikā sēdēju. Nē, viņš par atteikšanos no darba, tev draud no 5 līdz 10 gadiem. Es saku, nu, kas par to? Jā, es jau nopelnīju, saku, sēdēju un vēl sēdēšu. Kad tu sēdēji? Saku, vācu laikā sēdēju cietumā. Tam, nu, pagaid. Pēc minūtēm 10 atnesa laikam cietumu, kā saņēma, ka Krievijā nāca. Bija tāda liela grāmata, zin, melniem vākiem. Meklē, atrada tomēr, ka es biju cietumā vācu laikā. Nu, viņš sāka pierunāt man. Nu, es redzu, ka tu cieti, esi vācu laikā. Un tagad jāiet, jāparāda, ka es cietu tad, ja tagad parādu priekšzīmi. Es saku, kam priekšzīmi parādīt? Nu, pārējiem, kaut tas ir kā patriots. Es saku, kam fašistiem es rādīšu? Jā, nu, ladna. Beigās sāk pierunāt, nāc pie mums strādāt. Jā. Ja milicijā vai kur, nu, jā, tas pats gandrīz. Jā. Iedosim drēbes, iedosim ieroci. Es teicu, ne. Es saku, iedodiet ieroci tiem, kas neturēja rokās vēl. Es saku, man viņš ir apnicis. Nu, beigās nosūtīja uz Viļāniem. Viļānos pa Maltas upi tiltu tur. Tur mēs bijām sadzīti, kad 70 gabala legionāri. Uzbūvējām tiltu. Tā mums, nu, cik tur maksāja, uz kartiņām bija tur, ko viņi deva. Nu, maizi deva. Maizi. Lielie klaipi bija pa 18 kilogramu maizes deva pa mēnesi. Bet viņi nevarēja ēst. Nu, jā, badā, tad jā. Viņa bija pilnīgi paņem rokās šitā saspiet ūdenstecēja un skāba kaut kāda. Un tad tur šito voblu tādu sālietu deva, tur kādus putrēmus.
Mēs no mājām braucam mājās, atvedu maizes klaipu, atvedu tur sviestini, kas bija mājās. Un, nu, pa saimniekiem tur bijām piemetušies, kur dzīvot. Un tagad nobeidzām tiltu. Vēl nebija galīgi nobeigts. Es uz Ziemassvētkiem atbraucu mājās un nobeidzu Ziemassvētkus, jauno gadu, pēc jaunā gada atbraucu atpakaļ. Aizēju uz tiltu uz darbu, nav neviena. Es domāju, kas pa lietu. Aizēju pie meistara, tas Turlais bija meistars. A, kur tu biji? Es pie saimnieces biju, vienas tāds Kļaviņa kundze bija uz dzīvokli mājā. Viņa kaut kādi radi bija ar meistaru. Viņš teica, es saku, mājās svinēju svētkus. Es saku, ja tu būtu teicis, tev būtu atstājis pie sieviem. A tagad brauc uz Maltu. Es saku, visus pārsviedu uz Maltu, tur kaut kas jāsarādā. A ne, es saku, es uz Maltu nebraukšu, man nav parocīgi, te vismaz ar vilcienu var braukt. Nu, tā brauc uz Rēzekni, teica pie priekšnieka, lai viņš dara ar tevi, ko grib. Aizbrauc tur. Tiesāsim, izvairies no darba. Ja brauc uz Maltu, es saku, es uz Maltu nebraukšu, jā, tu Viļānos atstātu vēl, es saku, jā. A, kur tu brauksi? Uz mājām, mājās atradīsim. Es saku, es nav muļķis. Es zinu, ka jūs mājās atradīsim. Es saku, es zinu, kur braukt. Atbraucu mājās un atkal nebraucu nekur. Nodzīvoju visu ziemu, kaut kur pavasarī, maijā vai jūnijā. Mamma bija pastā. Turpat Sima padome, mamma atnes pavēsti ierasties atkal NKVD Ludzā. Es domāju, nu sūdi būs. Otrais jau. Tagad es mammai saku, kāpēc tu nevi? Pateikti, ka nav mājās viss. Es mammu nebrīd. Es saku, ko es zinu? Pavēsti, es nezinu, kā veids cilvēks. Un es tagad ar to pavēsti aizēju uz Sima padomi. Pie sava drauga, saku, ko darīt. Pats zini, saku, tevs ar mammu veci, mājās jāstrādā, es saku, iestājies vietējā ceļu pārvaldē. Saku, papa, tūlīt, kaut ko sagudrosim. Viņš man izglāba. Mani viņš saka, pazīst tur Ludzā, pēc balss. Viņam tur brālis bija ar kaut kā ticis, nu, karojis un ar turpat laikam NKVD kaut kur apakšpulkvedis pat bija. Mani pazīst, es solīt uzgriezīšu telefonu numuru, viņš man uzrakstīja, ko runāt, uz papīrīša tu runāsi. Un viņš uzgrieza telefonu, es tagad klausuli paņemu, kas pa lietu. Es saku, jūs meklējat tādu un tādu mērānu, meklējat, bet viņš te nedzīvo. A, kur viņš dzīvo? Es saku, mamma stāv atnākusi ar pavēsti, viņa mamma. Kaut kur bija viena vēstule, labi sen, kaut kur Liepājas rajonā, kaut kur strādā. Labi, mēs viņu tur pameklēsim. Nu tā likās mierā, es paliku mājās. Nu tagad nāca, it kā atkopamies jau no sākuma mājās arī 45. gadā. Es zinu, ka mēs Vācijā bijām, tur ar lietaini bija, te bija vietām man tēvam daudziem. Zemākā vietā bija rudzījās un bija izmirkuši, tikai sēklu dabūja. Nu, sēklu iesēja uz priekšu, lai būtu, nu bija tur mieži, tur zirni bija, kartupelieši bija, maizes, īstās rudzu maizes nebija. Bet bija priecīgs, ka mājās, zinu. Paēduši bija, pieniņš bija, biezpiens bija, paēduši bija, ko vairāk. 49. gads kaut kā. Nu, es to tikšu līdz galam. Kas ir beidzās, varbūt tās iepauzējumi? Nu jā.